Tātad tev ir jāatbild uz tādu jautājumu. Ja tīkliņš nozib, ja, un tad, kad tu tur atnāc uz tiem 3, varbūt nē, bet kad to liepā uzreiz uzaug, vai nē, kā tev labāk augšā tomēr, vai kā? Lejā. Kāpēc? Es jau tur visu dejo. Dejo? Nopietni? Kas dejo? Visi! Tas, kas ir lejā. Bet kur augšā? Augšā viss tikai pīpē. Sapratu jautājumu. Bet kur tev patīk labāk? Tad, vēlreiz. Labāk man lejā. Tīkliņš nozib un liepā uzrodas tur pumpuri pirmajā. Kad tev augšā vai fascinē, vai kaut kad uzreiz, kad koks aug, vai tomēr uz lejas apakaļ? Uz augšu pie pumpuriem. Man liekas, viņam nesaprāt jautājumu. Esi gatavs, jā? Jā, gatavs. Tātad, 4 gadus, kad tu audzē tu zini, kartupeļus, kad kartupeļi tur apakšā, viņi drusku jau tā kā izauguši ir, tu viņus, kad augšā harmonija sāk rasties, tad, augšā tur spēlē 3 pret 3, vai augšā tomēr tajā kvadrātiņā ķieģeļu vairāk, vai nav? Jo, kā saka Zimbabves prezidents, siena pie sienas nestāv tā, ka rozete ir iekšā. Jo tā, ja jātārpis rozetē pasakam, ka viņam ir apnicis tusēt, viņš vienkārši pasaka čau un vajag dzert tāliem tiem žogiem. Jā, bez ķieģeļu vairāk vai nē? Ķiegeļi. Runāju par ķiegeļiem. Ķiegelis viens mani satika un ķiegelis pateica, ka ķiegeļiem nepatīk sēdēt visu laiku būrītī, jo būris ir tik šaurs, jo būrītī nav vietas. Un kad būris pateica, ķiegeli, ej atrod dzīves jēgu. Dzīves jēga pateica, ka dzīves jēga nav tajos iztaisnoties matos. Viņam vajag aizākties. Taisnoti mati bojā matu struktūru. Un matu struktūra, tu vēl sācis cilvēka auss. Cilvēka auss.